rīt aizvadītajā naktī daudz viet Latvijā novērotas salnu un gaisa sadzes līdz 0–2 grādiem. Viszemākā gaisa temperatūra reģistrēta Zosēnos, kur termometrs stabiņš noslīdēja līdz -2,7 grādu atzīmē. Un arī nākamā nakts uz ceturtdienu būs augsta un līdz ar to spēkā arī brīdinājums. Valsts lielākajā daļā spēkā būs dzeltenās pakāpes brīdinājums, bet valsts austrumos, kur gaisa temperatūra varētu pazemināties pat līdz -5 grādiem, spēkā arī oranžās pakāpes brīdinājums. Bet vairāk par šodien gaidāmo un arī īsi par turpmākajām dienām. Šī diena Latvijā sāksies ar saulainu laiku, bet dienas gaitā mākoņu daudzums rietumos palielināsies un tur sagaidīsim arī nelielu lietu. Gaisa temperatūra šodien +6, +12 grādu robežās un vēsākais laiks ir gaidāms piekrastes reģionos. Vējš pūtīs no ziemeļu puses un būs lēns līdz mērens. Galvaspilsētā dienas pirmā puse saulaina, pēc tam arī Rīgā mākoņu debesīs būs vairāk un gaisa iesils līdz +8, +10 grādiem, bet Rīgā šodien nokrišņi nav gaidāmi. Un tad vēl īsi par turpmākajām dienām. Ceturtdienas nakts augsta, valsts austrumos gaisa sadzesīs pat līdz 0–5 grādiem, un tur ir gaidāma ļoti stipra salna, līdz ar to spēkā arī brīdinājums. Dienā savukārt gaisa iesils līdz +2, +12, +7, +12 grādiem. Ir gaidāms lietus, bet nav izslēgts, ka var nokrist arī pa kādai slapjai sniega pārslai. Savukārt piekdienas naktī jau siltāks, jo arī mākoņu vairāk +5, +9 grādi, bet dienā +8, +13 grādi. Un prognozes liecina, ka siltums Latvijā varētu atgriezt nākamās nedēļas laikā. Šobrīd tas viss un vārds atkal kolēģiem. Paldies! Paldies, Ilzai, un mēs turpinām ar ārzemes ziņām. Amerikas Savienotās valstis